Miera tev un tavam namam jaunā Dieva žēlstības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Cik gan pravietiski ir iznācis, ka es pagājušajā nedēļā izvēlējos šo te ainu aizmugurē un pašai par lielu pārsteigumu ierakstīju svētdienas rītā vēstījumu un devos uz dievkalpojumu. Un liels bija mans izbrīns, kad mācītājs nosauca svētrunas tēmu un svētrunas virsrakstu. Ugunī nebūs nodzist. Un tas ir pravietiski sanācis, pilnīgi neapzināti, un mani tas sajūsmina. Un nu pat es atklāju vēl vienu interesantu lietu, ka mācītājs minēja 3. mūzes grāmatas 6. nodaļas 5. pantu, kur 65. gada tulkojumā ir teikts, bet ugunī uz altāra jāpaliek degot un tai nav jāļauj izdzist. Visu pantu nelasīšu. Un interesanti, ka Glika bībelē 5. pantā es atradu citu tekstu, un šo pantu es atradu 12. pantā. Un 13. pants Glika tulkojumā, tas ir 3. mūzes grāmatas 6. nodaļa, 13. pants, ugunī uz altāra vienmēr būs degt un nebūs izdzist. Un šoreiz es dalīšos ne ar savām atklāsmēm, bet ar to, ko es esmu piezīmējis, pieskicējis savos pierakstos. Ja tu esi ar Jēzu vairākus gadus, tu pats saproti, ka ir lietas, kas mums liek apdzist. Dzīves raizes, rutīna, mēs atkrītam no tā Dieva tuvuma brīžos, kad novēršamies no tā, uz ko mums būtu jāskatās. Un šajā gadījumā es dalīšos ar to, ko deva mācītājs Modris tajā svētdienā, kas vajadzīgs, lai uguns nenodzistu, lai mūsu ticības uguns būtu dzīva, lai mūsu ticības uguns, kā to uguni uzturēt. Jo runas noslēgumā mācītājs pateica tādu interesantu frāzi, kas īstenībā ir aktuāla šim laikam, šim gada laikam, es gribētu teikt. Uguns ir jāuztur, ja gribi siltu istabu. Un tātad šīs 3 lietas, par ko runāja Modris, un es nevaru nepiekrist, kaut vai tāpēc vien, kad to ir teicis cilvēks, kurš kalpo Dievam ar visu sirdi un dvēseli, kur kalpo visa ģimene, kur tas jau ir vairākās paaudzēs. Viņš saka, ka, lai uguns būtu degoša, ir vajadzīga malka, ir vajadzīga telpa, jeb gaiss, un ir vajadzīgs skābeklis. Ierobežota uguns finālā nodzēst. Par malku kalpo lūkšana un vārds, jo tie abi kopā uztur uguni. Tās 2 svarīgākās lietas, lai uguns degtu, lai mēs degtu priekš Dieva, ir lūkšana un uguns. Nākamā lieta ir pagale nedeg viena. Tā tad ir vajadzīga 2. un 3. pagale, un tā ir draudze. Esi draudzē. Lūk, cik svarīgi, lai mēs neapdzistu, lai nepazustu viens no otra, lai mūsu ticība neapdzistu, ir svarīga draudze. Tieši tāpēc mēs esam gatavi 100 kilometru braukt, lai būtu tur, kur ir uguns, kur ir karstums, kur ir slāpes pēc Dieva un kur ir Dieva klātbūtne. Mēs braucām uz Ata centru šogad, citus gadus uz Ķīpsalu, lai piedzīvotu Dieva klātbūtni. Un tie, kas tur bija, es ticu, tie piedzīvoja. Un 3. lieta, lai apdzēstu uguni, pietiek izārdīt ugunskura. Ar ūdens spaini nevienmēr pietiek kaut kas kūp un grūst, bet, lai izdzēstu ugunskuru, pietiek viņu izārdīt, sadalīt pa daļām. Un tas ir sātana darbs, ka viņš cenšas mūs aizraut prom no draudzes. Viņš cenšas panākt to, ka mēs neejam draudzē. Un šo uguni, kas ir mūsos, Sātans cenšas apslāpēt visos iespējamos veidos. Es esmu jau daudz runājis par to, ka situācijas, apstākļi,
it kā neatbildētas lūkšanas, bet mēs zinām, ka Dievs patiesībā atbild uz visām mūsu lūkšanām. Visas šīs situācijas, kaut kādas pēkšņi triecieni, tas viss ir sātana darbs, lai izdzēstu mūsu šo uguni. Bet Jēzus ir tas skābeklis, kas mums ir vajadzīgs, lai uguni uzturētu. Ja mēs nelūkojamies uz problēmām tik daudz, cik skatāmies uz Jēzu, tad mūsu uguns būs dzīva, tā būs degoša. Arī grēks dzīvē izdzēsīs uguni, bet mums ir 1. Jāņa vēstule 1:9, ka mēs atzīstamies savos grēkos, viņš mums piedod un viņš mūs nomazgā. Dievs ir labs un viņš ir izdarījis visu, lai mēs varētu turēt uguni dzīvu. Tāpēc šodien teikšu tā, gribi degt, lūdzu un lasi Dieva vārdu. Gribi degt, esi draudzē, gribi degt, runā, liecini par Jēzu, domā par Jēzu, sludini Jēzu. Un kā teikts atklāsmes grāmatā, atgriezies un dari pirmos darbus un uzturi uguni dzīvu. Āmen. Mīļais Jēzu, paldies, ka tu esi visu izdarījis. Paldies, ka tu esi mūs aizdedzis. Tu teici, ka ilūzušu niedri tu nenolauzīsi un kvēlojošu dakti tu neapdzēsīsi. Nāc un aizdedz mūsu šo uguni, lai mēs varam degt. Degt tev, degt ar pilnu liesmu, vadi mūs, stiprini mūs, cel mūs, lai par mūsu dzīvi tev vienam ir slava, gods un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.